Sveiki! Tas es pagājuši vairākas dienas un es neesmu neko ielicis stāstījis, kā mums iet. Tātad, piekdiena. Bija ļoti karsta diena un mums 12. bija pēdējais zvans. Zēniem, protams, bija jābūt uzvalkos, meitenēm, smukās drēbēs. Un neteiksim, ka tā diena bija ļoti viegla. Sākumā mūs izvedāja pa kabinetiem ar aizsietām acīm. Tas vispār interesanti. Bija jāzina, kur tu esi, kur tev vadā. Vai tu pazīsti savu skolu visu šos 12 gadus tur esot. Jā, mums izdevās diezgan labi. Vispār šis pēdējais zvans bija ļoti tāds sentimentāls, ja varētu teikt. Mums bija jādīvo balzīs un pēc tam jāiet. Labi, tas nav svarīgākais, bet fakts kā tāds, ka tu apzinājāmies to, ka šī pēdējā reize, kad mums ir stundas vispārējais, jo ir palikuši tikai eksāmeni. Mēs bijām ciemos pie savas skolotājas, un tur mums bija pasākums, pasēdēšana ar desām un kādiem čipšiem, saldumiem. Tādi atved tos, bet, protams, viņi būs vēl. Tas nav tikai vienīgais vēl izlaidums priekšā. Un tur bija, mēs vēl spēlējām tādu traku spēli, tādu mednieku spēli ar kokiem, jāmat kokiem. Diezgan interesanti, līdz tumsai, ka tu neredzi vairāk kauliņas. Tādi jau mēs esam traki. Sestdiena, vakar. Tad vakar bija arī diezgan silta diena. Un man bija mēģinājums, jo 29. janvāra svētki un tur es dejotājs, piedejotājs. Tā kā pēc mēģinājumu biju mājās un aizbraucu uz jūru. Jūrā netīrs ūdens vēl nav noziedējis, vai kā tur saka. Bet pagulēt varēja smiltīs. Pēc tam vakarā bija jābrauc ciemos pie Endija. Viņam bija dzimšanas diena. Būs dzimšanas diena 25. 22. Viņam bija vārdiena, ja nemaldos 25. Un jā, pasākums bija diezgan izdevies. Uz 5 bija mājās, un tad no rīta 8 jau piecēlos. Tagad nāk īstenībā miegs. Jā, vakar vēl tur kaut kāds fighteris izsita plika pēdas stiklu kopā stikls, kas ir, kur afiši bija elektroniska afiša, kur pēc mainījās kaut kas. Tas kāja bija ielicis, pēc tam viss bija jāsanīs trotuārs, bija atbraukuši mēņi, apsardz un gan ātrie, bet vai viņi savāc nav nejausmas. Svētdiena, diezgan traka diena, tāds nogurums liels pēc tomēr vakardienas un atkal bija mēģinājums. Mēģinājumā bija daudz jāgriež. Nepatīk man šodien tā griešanās. Galīgi nepatīk. Un, jā, tas ir viss ļoti mierīga diena. Lietaini. Es uzmēju atkal savu augas zāli. Viņi būs jāpļauj. Jā, tas arī 3 dienu apskats viss. Plus man kamera kaut kāda jocīga ir. Redzat? Labi. Tad jāgatavojas eksāmeniem. Ko man citu pateikt? Otrdien pirmās eksāmenes angļu valoda. 2 dienēks vēl pēc tam. Pirmajā dienā rakstīšanas daļa, pusē runāšana. Mēs iekrīt tieši runāšanas daļā, otrajā daļā. Runāšanā, otrajā grupā. Čau, kaļķis. Šis mans kaļķis. Kušu? Kas ir gadīgi? Un jā, tad eksāmeni. Angļu valoda. Bet es esmu 3. Otrajā dienā 3. no rīta. Tad, kad nāmājās. Kad bēdēs. Labi, tas arī viss. Esmu izstāstījis baigi ilgā laikā. Šo mazo tekstu spējis ļoti garš. Un jā, tad līdz rītdienai un nākamajiem. Davai. Viņš man balansē.